Sveiciens visiem! Webināru sāksim pēc īsa brīža. Pagaidīsim vēl brītiņu, lai pieslēdzās dalībnieki. Yes. Kamēr gaidām dalībniekus, aicinu ierakstīt čatā, varbūt labā apakšējā stūrītī, no kurienes esat pieslēgušies, kādu nozari pārstāvat, kādu uzņēmumu. Varat arī droši uzsākt sarakstī ar pārējiem dalībniekiem, atradīsiet arī mūsu komandas biedrus no aģentūras Notre, tā kā droši uzdodiet arī jautājumus webināra gaitā, raudzīsim atbildēt un sniegt padomu vai atbild uz kādu jautājumu. Tā sāksim pēc pavisam īsa brīža. Nu, ko es domāju, varam sākt. Tātad laipni lūdzam webināru cikla attiecībās ar mārketingu pēdējā epizodē. Šī ir 5. epizode, novembra noslēdzošā epizode, tātad, kurā runāsim par to, ko tad iesākt, kad ir pienācis brīdis, kad jūtama krīze attiecībās ar mārketingu un varbūt ir laiks konsultantam. Mans vārds ir Agris, esmu digitālā satura aģentūras Notre dibinātājs, būšu jūsu moderators šajā webināra epizodē, savukārt ar pārējiem kolēģiem varat satikties un sarunāties mūsu čata lodziņā, webināra platformas apakšējā labajā stūrītī. Īsumā par webināru ciklu. Tātad mēs 5 epizodēs katru trešdienu apskatījām mārketingu perspektīvā no attiecību prizmas, piešķirot mārketingam kopumā tādu cilvēcisku tēlu, un kā tad mēs veidojam attiecības ar mārketingu līdzīgi kā ar kādu kolēģi, kas strādā mūsu komandā vai uzņēmumā. Un tad sākām no brīža, kad mārketings kā tāds vientuļnieks dzīvo savu dzīvi un varbūt ir atstāts novārtā mazliet līdz pirmai sarunai par mārketingu uzņēmumā, kā tad uzsākt kādas aktivitātes, uzsākt sarunas un tad turpināt ar veiksmīgu kopdzīvi līdz pagājušā epizodē. Tad izrunājām, kā tad strādāt ilgtermiņā sadarbībā ar mārketingu, veidot tādas jēgpilnas un kārtīgas attiecības. Iepriekšējās epizodes varat noskatīties un arī lejupielādēt dažādas noderīgas pārskatus par svarīgākajiem pieturas punktiem, ko tad esam apskatījuši. Dodieties uz Notre.lv, slīpsvītra webināri, noskatieties epizodes, dalieties un uzdodiet jautājumus, ja tādi radušies mūsu komandai. Šajā epizodē parunāsim par to, ko tad darīt brīdī, kad jūs šķietam ar mārketingu dzīvojat ilgi un laimīgi, un tad vienā brīdī jau šķietam jūtās, ka kaut kas varbūt nav īsti vairs tā kā gribētos, tā dzirkstelīte ir mazliet vājāka palikusi, un varbūt ir pienācis laiks konsultantam no malas, paskatīties lietām, kā tad jums notiek šis mārketinga attiecības jums un jūsu uzņēmumam, un varbūt jūs šobrīd neizmantojat visu potenciālu, ko varētu, un ir iespējas, ko jūs varbūt vienkārši līdz šim vēl nepamanījāt. Vēlreiz īsumā par platformu, ja, tātad apakšējā labajā stūrī, kā redzams, ir čata lodziņš. Varat arī šobrīd varbūt mēģināt iepazīstināt ar sevi, no kurienes esat, kā jums sokas, kur uzņēmumu pārstāvat, un sarunas gaitā droši uzdot arī savus jautājumus un iesaistīties. Bet mēs turpinām. Ja, tad webināra ciklā mēs sākām no pirmā soļa, kur mārketings dzīvo savu dzīvi, pamazām veidojot pirmās sarunas attiecības, uzsākot sadarbību, aktīvas kampaņas un dažādas īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes līdz brīdim, kad šī sadarbība ar mārketingu uzņēmumā notiek jau tā stabili, ilgi un laimīgi. Un tad vienā brīdī šķiet, ka ir pienācis tāds kā
Un, teiksim, kā attiecībās mēdz gadīties kāds apnikums vai rutīna un tam līdzīgi. Un ko tad varētu darīt? Un kādai varētu šī situācija tā rasties? Mums ir ideja par to, ka daudzām šīm lietām, kas saistās ar attiecībām, mārketingu kopumā un visu pārējo, mums kā jau visiem cilvēkiem ir kaut kādas psiholoģiski, fizioloģiskas īpatnības, un viena no tām ir tāda kā aizmiršanas līkne, ko kāds vācu psihologs vārdā Hermanis Ebbinghaus ir definējis psiholoģijā, bet mēs to ļoti labi redzam un izjūtam arī mārketingā. Tātad aizmiršanas līkne definē to, ka jo vairāk informācijas jūs saņemat, jo ātrāk jūs viņu aizmirstat, respektīvi pieņemsim jebkuru informāciju, kur jūs dabūnat vienas darba dienas rītā, visticamāk uz vakara pusi jūs atceraties arvien mazāk šo informāciju, un pēc 24 stundām jūs atcerēsieties maksimums 10% no visa tā informācijas apjoma, ko jūs saņēmāt. Un tas ir attiecināms uz pilnīgi jebkuru lietu. Tā mēs vienkārši eksistējam kā cilvēciskas būtnes. Un to zinot, ko tad dara mārketings, parasti mēģina šo līkni un laiku, kad tiek aizmirsta notikuma lietas un zīmoli to starp, samazināt. Un šī līkne varētu izskatīties šādi. Tātad ar katru reizi, kad mēs atgādinām par sevi, mēs to aizmiršanas ātrumu ietekmējam un atgādinot gan par savu piedāvājumu produktu zīmolu un par to informāciju, ko mēs padevām kādu laiku atpakaļ. Tad šādi atgādinot, mēs mēģinam un cenšamies, un arī nereti, protams, tas izdodas pilnvērtīgi, dažreiz mazāk, iespiesties atmiņā mūsu vēlamajai mērķa auditorijai, tātad patērētājiem, klientiem, partneriem ar mērķi tātad nopozicionēt savu zīmolu tur tajā atmiņā ilgtermiņā. Lūk, un ir virkne veidu, kā tad šo nostiprināšanos atmiņā var veicināt. Protams, kad mārketinga izpratnē tā būtu atgādināšana par sevi, dažādas atkārtotās reklāmas kampaņas. Tad viss tas, ko jūs varat redzēt, dzirdēt, just, sajust un tā tālāk. Un šeit ir labs tāds citāts no rakstnieces, kuru bieži arī attiecina uz biznesa vidi. Tātad mums ir svarīgi, kā zīmola liek mums justies. Un nereti vien tas ir vēl būtiskāk nekā tas, ko mēs esam kaut kur teikuši vai kā uzvedušies. Ja, tātad šis ir tāds labs moments, par ko aizdomāties. Lūk, tā kā mūsu klienti vienmēr atcerēsies to, kā mēs viņiem esam likuši justies. Ejot tālāk par šo pašu pozicionēšanās tēmu un aizmiršanu, tātad, kur aizmiršana, tur ir iespēja novecot, un kā tad zīmoliem nenovecot, kā mārketinga kampaņām, kuras jūs veicat, turpināt šo aizmiršanas līkni mazināt. Protams, kad ir jāņem vērā būtiski faktori, auditorija īpatnības un paudžu maiņa. Mums ir jau šobrīd jādomā, ko mēs darīsim un ko mēs komunicēsim ar paudzi, kura šobrīd ir pusauģa vecumā, bet pēc 5 gadiem viņi būs darba ņēmēji, darba devēji, potenciālie klienti un partneri. Protams, nesnauž arī konkurenti un nāk visādi jauni risinājumi un dažādi jauninājumi, tie paši Bolt un Revolut, kas savas nozares ir satricinājuši gana ievērojami. Un ja mēs esam spējīgi sekot tam visam līdz un strādāt ar to savu biznesa ietvaros, tad tas noteikti palīdzēs mums nenovecot. Un tur, kur mūsu spējas beidzās, tur noteikti ir jāņem vērā nevis gluži vienkārši padomdevēji, bet profesionāli konsultanti, kuros tiešām arī būtu vērts ieklausīties. Un, ja runājam par mārketingu, tad te ir jāizvērtē, vai zīmola potenciāls izmantots tiek pilnībā. Kā tad noteikt, vai ir izdarīts pietiekami? Ir kaut kāds kritiskais minimums, kas ir jāveic, kas ir mājaslapa, tātad tīmekļa vietne, kur ir ilgtermiņa darbs ar SEO, lietotāju pieredzi, satura mārketings, vērtīgs vēstījums, ko jūs padodat no sava zīmola savai auditorijai, dažādas pārdošanas piltuvas un kampaņas. Protams, ka noteikti jūs to darat, veicat, un līdz šim tas tā arī ilgi un laimīgi ir nesis rezultāts, bet, ja gadījumā kāda no šīm pazīmēm
ir, tad iespējams jums vajadzētu padomāt par to, ka ir laiks konsultantam. Tātad jums ir dati, kas uzrāda, ka rezultāti vairs nav augšupējoši, un tas ir jau novērojams kādu laiku. Ja? Varbūt ir beigušās idejas. Idejas noteikti ir izsmeļams resurss, līdz ar to ir vērts padomāt, paskatīties riņķi apkārt. Un šķietami liekas, ka kaut kas tomēr vairs nav tā kā vajadzētu, un potenciāls šķiet izsmelts. Ko tad darīt tālāk un kur tad doties? Tādi pirmie ieteikumi būtu asociēt, tātad iedomāties sevi, ka jūs esat tādā kalna virsotnē un visapkārt ir sniegs, un tie solīši, ko jūs sperat, tur, kur jūs viņus spērsiet, tur viņi arī paliks. Tātad ceļš būs tur, kur jūs to ceļu paši izveidosiet. Līdz ar to pirms speriet nākamo soli, varbūt ir vērts paspert vienu solīti atpakaļ un paskatīties uz to lielo bildi kopumā, gan par zīmolu pozicionēšanos, par šo te visu kritisko, kas ir paveikts līdz šim, kāda rezultāti un kas tad noticis. Novērtēt esošo situāciju tirgū un savu situāciju, un noteikti pirms atkal spērt to soli, tātad saprast, kur jūs esat šobrīd un kur jūs gribētu nonākt. Ja? Un tad, kad tas ir definēts pie sevis un uzdot pareizie šie jautājumi un atbildes, apmēram, kurus jūs gribētu saņemt, ir definētas, tad vērts būtu atrast iespēju iegūt neitrālu viedokli par šo situāciju, jo varbūt jūs uzņēmumā esat no rīta līdz vakaram pārāk dziļi iekšā vienkārši lietas, ko nevarat pamanīt. Tad ir pārāk daudz, kas riņķi apkārt notiek. Noteikti arī ir jāizvirza prioritātes un varbūt ir vērts pārskatīt līdzinējo stratēģiju, pirms tad spērt kaut kādus soļus vienā otrā virzienā un to taciņu veidot. Un kāds zināms Alberts Einsteins ir teicis, ka pats būtiskākais droši vien ir nebeigt uzdot jautājumus. Tas ir mūždien svarīgi, un šie jautājumu uzdošana droši vien arī neļaus mums būt aizmirstiem, pašiem kaut ko aizmirst un novecot ar savu mārketingu un aktivitātēm. Esam paskatījušies arī faktus saistībā ar šo, un tādi avoti kā Crowdspring, HubSpot un Forbes un citi mums vēsta par to, ka lielākajai daļai uzņēmumu un uzņēmēju zīmola autentiskums ir būtisks, līdz ar to viņi vēlas to saglabāt un varbūt kaut kādām idejām un priekšlikumiem neļaujas, un tas varbūt viņiem šķietami liek kaut kādā veidā neizkustēties no vietas, varbūt arī stagnēt, teiksim tā. Ir arī cita iespēja, kad zīmoli nolem par labu zīmola atsvaidzināšanai vai rebrandingam. Tur atkal ir fakti par to, cik viņi ir gatavi šim tērēt. Un no patērētāja puses skatoties, ir jāņem vērā tas, ka varbūt šobrīd nav tik labi, jo kāds no jūsu patērētājiem ir noslēdzies par labu kādam citam zīmolam. Tad te ir lietas, ko jūs varat ietekmēt un kuras jūs nevarat ietekmēt, protams. Bet apskatīsimies dažus zīmolu stāstus, mēs apkopojām, kuriem šis te sevis apzināšanās brīdis arī ir viņu vēsturē bijis pienācis un kā tad viņiem ir gājis. Ja jūs zinat kādu zīmolu stāstu, ierakstiet čatā, pakomentējiet un padalieties. Sāksim ar Lego, tāds ļoti vēsturisks, visiem labi zināms zīmols, kur viņiem ir gājis kā pa kalniem un lejām. Tātad sākumā viņi ražoja koka rotaļlietas, dažādas, pēc tam atklāja to, ka jo vienkāršāk, jo labāk, pārgāja šo te klucīšu formātu, un fakti vēsta, ka 2003. gadā šis slavenais zīmols bija uz bankrota sliekšņa. Tāpēc, kā bija aizrāvušies par daudz, paņēmuši pārāk daudz, uzlikuši uz sava šķīvja tik daudz, cik nevar apēst, un tad šī ražošanas līnija tika jau tik tālu diferencēta, ka viņi netika galā un viss radīja zaudējumus. Kā rezultātā viņi nolēma atgriezties pie saknēm, nogrieza visu lieko un atgriezās pie tradicionālās klucīšu sistēmas un šīs sistēmas attīstīšana, jau sadarbībā varbūt ar kādiem citiem zīmoliem un filmu varoņiem un tam līdzīgi, bet koncentrēti jau tieši uz to, kur tad viņi ir vislabākie, visspēcīgākie, un visi šie eksperimenti apkārt riņķī viņu gadījumā nenostrādāja par labu, bet viņi spēja atgriezties pie tā, kur tad viņiem vajadzētu būt.
Nākamais stāsts ir par sevis atklāšanu. Šis ir veidošanas masa, plastilīns, laikam gluži viņš nav, bet šis zīmols sākotnēji bija paredzēts rūpnieciskiem nolūkiem, tātad celtniecībā. Celtniecības materiāls, kā savdabīgs tīrīšanas līdzeklis, un viņiem tur īsti labi negāja. Līdz kāds no šīs te kompānijas pārstāvjiem pamanīja, ka amatniecības skolotāji skolā šo te masu izmanto savās nodarbībās. Nu, lūk, un tād pilnīgi neierasts skatu punkts un absolūti cits pielietojums un ļāva tad saprast to savu pozicionēšanos, kur tad mēs šobrīd esam labāk noderīgi un ko mēs varam darīt. Nu, un, protams, tālāk sako liels veiksmes stāsts par to, kā tad viņiem tālāk ir gājis. Arī Netflixam līdzīgs stāsts. Te ir par nemitīgu iespēju sekot tātad līdzi tam, kas notiek tirgū, kādas ir tendences. Ja sākotnēji tie bija DVD diski, to noma un piegāde, un tad drosmīgas apņemšanās un lēmumi par to, kad ir jādodās straumēšanas virzienā un ka tur ir nākotne. Paši sev noticēja un arī viņiem noticēja un ar pilnu apņēmību uz priekšu. Un te mēs redzam, ka tas viss ir ļoti veiksmīgi. Šie drosmīgie lēmumi ir nākuši viņiem par labu. Ejam tālāk. Šī ir saziņas lietotne, kaut kas līdzīgs WhatsAppam, iespējams kāds no jums zina, taču šī saziņas lietotne radās gluži nejaušības pēc, tādēļ, ka šīs kompānijas saimnieki sākotnēji bija datorspēļu izstrādātāji, un viņiem bija datorspēle, kura kā pa kalniem un lejām, tā tad bija gan veiksmes brīži, gan neveiksmes brīži. Beigās gan bija bēdīgs tāds, ka šī spēle bija jāslēdz, jo bizness tur īsti neizdevās. Toties šī spēles ietvaros bija iebūvēta ļoti veiksmīga un patīkama saziņas lietotne, kuru tad vienu mazu gabaliņu no šī visas spēles koncepta, kas neizdevās, viņi atrada vienu, kas bija veiksmīgs un nopozicionējās uz šo. Un tagad tātad diezgan veiksmīgi jau, var teikt, vairāk šķietami kā 10 gadus ir viens no vadošajiem biznesa un saziņas rīkiem vispār kāds vien iespējams. Šis ir interesants stāsts par neatlaidību. Ja jūs turšien visi zinātu, šis ir labs ķīmisks līdzeklis dažādu lietu un vietu ieļošanai un izkustināšanai. Taču sākotnēji komandai, kura strādāja zinātnieki pie šī zīmola, bija uzdevums atrast ķimikāliju, kas atgrūdīs ūdeni no raķešu virsmām. Tātad water dispenseri, ja nemaldos, un tātad viņiem bija virkne mēģinājumu, kuru ietvaros tātad viņiem bija jāizstrādā šī ķimikālija. Pirmais mēģinājums neizdevās, otrais neizdevās, 3., 4., 5., 6. un tā joprojām neizdevās, līdz mēģinājums numur 40 bija veiksmīgs. Un pārējais jau ir vēsture, ko tad mēs visi zinām. Un arī šeit bija līdzīgs stāsts kā ar veidošanas masu, kā viņi atrada pielietojumu papildus tam, ka tas dara raķetēm. Tātad darbinieki pakluso stiepa uz mājām šo līdzekli un izmantoja dažādām lietām, kā mēs arī mūsdienās izmantojam šo ķīmisko līdzekli. Tātad stāsts par neatlaidību. 39 neveiksmīgi mēģinājumi, 40. ir ļoti veiksmīgs. Šeit var arī gadīties savādāki un diskutabli gadījumi, pieņemsim Twitter kļūšana par X platformu visam, kas vēl joprojām nav īsti skaidrs, un gan mārketinga speciālisti, gan lietotāji, gan uzņēmēji un investori strīdās par to, vai tad šis bija pareizs lēmums vai nebija. Kā šķiet jums? Uzrakstiet čatā, ja lietojiet Twitter vai X platformu. Ir arī pašmāju stāsts, kur pozicionēšanās darbs pie sava zīmola vērtībām un to, kā tad jūs gribat likt justies tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs vēlaties strādāt un kuri būs jūsu klienti. Šis man šķiet personīgi ļoti labs piemērs. Ja jūs atceraties, kāda tad bija jūsu pieredze ar zīmolu un asociācijas,
kādus pāris gadus atpakaļ, kad virši vēl nebija tādi virši kā šodien. Un tad salīdzinot ar tām sajūtām, kuras jūs gūstat šodien, gan redzot, kā šis zīmols sevi attēlo mārketinga vidē, gan arī fiziski dodoties uz uzpildes stacijām. Es domāju, ir labs piemērs tam, ka ir iespēja attīstīties un varbūt kā vienkārši jāsagaida īstais brīdis un īstā komanda. Protams, gadās arī visādi. Teiksim, šeit ir tāds neveikls gadījums, kad Laima gribēja atjaunot savu vienu no vēsturiskajiem gadsimta sākumā logotipa variantiem, taču tas kaut kādā amizantā veidā izdevās ļoti, ļoti līdzīgs kādai populārai fotoaparātu tehnikas zīmola kompānijai. Un nesenais stāsts ar Rīgas zoodārzu un šo te komunikāciju un jauno zīmolu un identitāti par šūnu dalīšanos. Priecāsimies dzirdēt arī jūsu viedokli par šo, un arī par pasažieru vilciena jauno veidolu, ja esat dzirdējuši. Droši padalieties čatiņā vai uzrakstiet mums sociālajos tīklos. Kā tad zināt, ka ir īstais brīdis tam konsultantam no malas un ko tad iesākt un kā nu būt un kā tad darīt? Pirmkārt, pazīmes vēlreiz tātad, kas liecina, ka jums ir vērts saņemt to konsultāciju no malas, ir šī iekšējā sajūta, kad jums nav īsti pārliecības par to, kas tad būtu jāveic tālāk. Viss, kas ir realizēts veiksmīgi līdz šim ilgtermiņā, īstermiņā, ir bijis labs rezultāts. Bet šobrīd prasās kaut kāds nākamais solis, iespēja izkustēties no vietas. Un šķiet, ka varbūt jūs šobrīd neizmantojat visu tātad potenciālu pilnvērtīgi. Un kā tad izvēlēties to konsultantu? Šeit noteikti jāņem vērā jūsu uzņēmuma specifika, nozare. Tas ir plašpatēriņa produkts, ēdams, neēdams, lielām auditorijām, lielām masām, mazākām masām, varbūt tas ir B2B vai pakalpojumu segments. Tātad tas no šeit jāizvērtē, jo gan konsultanti, gan speciālisti ir dažādi un ir noteikti nišas, kuras viņi pārzinās labāk. Tad arī uzņēmuma lielums droši vien atbilstoši, gan rocība, resursi, budžets un jūsu iekšējās kompānijas mārketinga nodaļa speciālists vai kas tad jums šobrīd ir, un tad lielāki uzņēmumi noteikti izvēlēsies lielākas aģentūras, mazāki uzņēmumi varbūt ņems kādu ārštatu freelance speciālistu, un ir uzņēmumi, kuri tipiski izvēlās tādas vidēja izmēra aģentūras, kuras tad sniegs tādu personificētu pieredzi, un viņiem pietiks gana daudz resursu, lai arī jums būtu tā uzmanība, un jūs nebūtu viens no 34 projektiem viņu sarakstā. Tā tad ir būtiski atlasīt šo te. Jāsaprot, vai jums ir tāds klikšķis, vai pēc pirmām sarunām jau jūs jūtat, vai tas, ko šis te konsultants varbūt publiskā vidē vēsta, vai tā būtu aģentūra vai freelanceris, vai viņu domas un šis domu gājiens, virziens un pieeja lietām atbilst tam, kā jūs to gribētu darīt un redzēt un sadarboties. Un tad īsumā pastāstīsim arī par mums. Šīs 5. epizodes noslēgumā tad esam gan daudz dalījušies ar informāciju, pārdomām un par to, kā veidot tātad jēgpilnas ilgtermiņa attiecības ar mārketingu. Un tieši par to, kā tad atšķirās digitāla aģentūra Notre, mēs droši vien varētu pastāstīt no tāda mūsu klientu perspektīvas, teiksim tā. Iedomājieties uz brīdi, iedomājieties savu labāko klientu, respektīvi savus labākos klientus, kas varētu būt tāda kā auditorija, kā labākās lietotāja profils, jūsu klients, ar kuru jums gribas strādāt, viņi vēlas ar jums strādāt, viņiem ir patīkami komunicēt, viņi novērtē jūsu pakalpojumu, viņiem šī ir nepieciešams. Tātad šie te klienti ar jums sazinās, tāpēc, ka viņiem patīk sadarboties ar jums patīk sadarboties ar viņiem. Viņi maksā laicīgi rēķinus, un tur viss ir kolosāli un forši. Un tad iedomājieties nākamo soli, kad šī te auditorija, ar kur jums patīk strādāt, viņi
spēja atrast par jums informāciju internetā, nevis jūs par viņiem, viņi par jums. Viņi gūst pareizu pirmo iespaidu. Viņiem ir vairāki saskarsmes punkti ar jūsu zīmolu, kur tad sakrītās viņu domas. Viņi spēj tur atrast sev kaut ko vērtīgu, noderīgu, kas viņos pamazām caur saturu un to, kā jūs sevi pozicionējat digitālajā vidē un vispārīgi, kā viņi spēj tātad, kā jūs ar savu komunikāciju varat viņos rosināt interesi un vēlmi sazināties ar jums par sadarbību tieši caur šo saturu. Nu, un tas viss kopumā mēs to saucam par satura un piesaistes mārketingu, kur tad klienti, ar kuriem jūs vēlaties strādāt, caur pareizu vēstījumu no jūsu puses, var jūs atrast, uzzināt par jums, viņiem tas šķiet piemērots, viņiem interesants, un viņi ar jums sazinās par sadarbības iespējām. Tas ir tas, ko mēs primāri veicam jau 10 gadus uzņēmumiem un zīmoliem Latvijā. Labprāt, veiksim to arī jums. Un te mums ir uzreiz konstruktīvs priekšlikums, ko mēs varētu piedāvāt. Iepriekš pirms kādu laiku teicu par to, ka tātad ir šis potenciāls, kas jums šķietami netiek piepildīts šobrīd uz visiem 100. Tad mums ir piedāvājums par potenciālu noskaidrošanu. Tātad, kā tas notiks? Jūs varat pieteikties 15 minūšu video zvanam. Mēs nosūtīsim pēc šīs webināra epizodes jums arī saiti, kur jūs to varēsiet izdarīt. Tur arī varēsiet vēlreiz iepazīties ar šo te. Bet, tātad 15 minūšu zvanā mūsu speciālists kopā ar jūsu uzņēmumu pārstāvi vai jums izskatīs kopīgi tātad jūsu uzņēmumu zīmolu un jūsu uzstādītos mērķus un to, kur tad jūs šobrīd esat savā situācijā šobrīd un kur jūs gribētu nonākt. Nu, un pēc šī zvana mēs tātad 10 dienu laikā nosūtīsim jums bezmaksas novērtējumu, kurā tad sniegsim jums atzinumu, novērtējumu par jūsu zīmolu digitālo klātbūtni, kas būs gan mājaslapas novērtējums no lietojamības viedokļa, no satura viedokļa, no SEO viedokļa, no dizaina viedokļa, sociālo mēdīju kontu noformējuma un satura vēstījuma šis novērtējums un, protams, arī kādas rekomendācijas par to, ko tad mēs ieteiktu jums veikt ar savu konsultantu skatu no malas. Un tikai tad, ja jūs saņemot šo novērtējumu jutīsiet, ka tur ir kaut kas noderīgs priekš jums būs iespēja pieteikt atkārtotu zvanu vai klātienes tikšanos, kur tad mēs tālāk jau varētu diskutēt par to, kā tad jums palīdzēt nonākt tajā vēlamajā punktā. Jā, par to, kas tad iekļauts, nosūtīsim arī ziņu pēc šīs epizodes. Bet tagad droši vien laiks jautājumiem un izskatīsim to, kas jums te čatā ir. Ok. Ko tad vēlreiz jāsaka jums liels paldies. Paldies par dalību un tiekamies kādās citās epizodēs, citos webināros, meklējiet mūsu sociālajos tīklos. Paldies, ka bijāt mūsu webināru viesi. Uz tikšanos. Paldies. Veiksmīgi.